Vai esi domājis, kāpēc alga kontā mazāk nekā līgumā? Lūk pāris lietas, kas tev būtu jāzina. Iedzīvotāju ienākumu nodokli maksā fiziskas personas no saviem ienākumiem, algas, saimnieciskās darbības peļņas, ienākumiem no kapitāla pieauguma vai īpašuma pārdošanas. Nodokli parasti nomaksā darba devējs, bet pašnodarbināto gadījumā nodoklis jāmaksā pašam. Bet pastāv arī atvieglojumi. Piemēram, darba algā aprēķinātais neapliekamais minimums un vecāka vai aizbildņa apgādībā esošas personas atvieglojums, kas netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Papildus tam, iedzīvotājiem ir iespēja atgūt nodokļu pārmaksu, iesniedzot dokumentus par attaisnotajiem izdevumiem, kas saistīti ar medicīnu, izglītību un ziedojumiem. 78% no šī nodokļa ieņēmumiem nonāk tieši pašvaldību budžetos, lai nodrošinātu reģiona attīstības, sociālās vajadzības un finansētu citus novada izvirzītos mērķus. Savukārt valsts budžetā nonāk 22%. Tāpēc atceries, godprātīga nodokļu nomaksa ir katra iedzīvotāja un uzņēmēja atbildība, kas veido pamatu spēcīgai valstī un sabiedrības labklājībai. Tavi nodokļi, tava atbildība.